Latvijas otrā lielākā pilsēta Daugavpils, vēsturiski attīstīta industriālā pilsēta, atrodas ģeogrāfiskā krustpunktā starp Eiropas Savienību, Baltkrieviju un Krieviju. Tieši šeit Austrumlatvija top par zinātnes industriālo krustpunktu. Viens no risinājumiem reģiona attīstības sekmēšanai ir investēšana Austrumlatvijas reģionā. Nozīmīga daļa nepieciešamo resursu šeit jau ir. Arī pieprasījums pēc mūsdienīgām, modernām tehnoloģijām, atbilstošām darba vietām un starptautiskajiem standartiem atbilstošiem darba apstākļiem. Veiksmīgākais risinājums šī reģiona attīstībai ir ALTOP – valsts stratēģiskās nozīmes Latgales attīstības projekts. Tas paredz atdzīvināt Daugavpils lidlauku teritoriju, veicināt reģiona ekonomisko izaugsmi un izveidot 21. gadsimtam atbilstošu pasaules līmeņa uzņēmējdarbības, izglītības un zinātniskās pētniecības telpu. Attīstot konkurētspējas rādītājus, radot risinājumus, kas pieprasīti visur pasaulē, un sniedzot iespējas reģionu uzņēmējiem, tiks radīts viedo tehnoloģiju parks. Plastmasu un plastmasu kompozītu materiālu ražošana, 3D tehnoloģijas, viedā būvniecība, cleantech un vides resursi, attīrīšanas un atkritumu pārstrādes tehnoloģijas, robotu un automatizācijas sistēmu ražošana un ieviešana, viedā loģistika. Tas un vēl daudz kas cits iezīmē Austrumlatvijas reģiona nākotni.